Šīs mums ir tādas lielo viesu dienas. Latvijā uzturas Eirokomisāru Olli Rehns un Starptautiskā valūtas fonda izpildu direktora Kristīna Legārda. Un, protams, šodien 3 dienu valsts vizīte ieradās mūsu kaimiņu valsts Igaunijas, mūsu mentāli tuvas kaimiņu valsts Igaunijas prezidents Tomas Hendriks Ilves. Par Igauniju mēs raidījuma sākumā runāsim diezgan daudz, tā ir aktualitāte. Vispirms sākumā par to, kādas ir mūsu Latvijas un Igaunijas ekonomiskās attiecības. Kā tad mēs mākam draudzēties arī ekonomiski. Igaunija ir Latvijas 2. lielākais eksporta un 5. lielākais importu partneris. Pērn Latvijas tirdzniecības apgrozījums ar Igauniju sasniedza 1,9 miljardus eiro. Mēs eksportējām uz kaimiņu valstu preces par 1,1 miljardu eiro, kamēr imports sastādīja 800 miljonus eiro. Tātad tirdzniecībā mūsu bilance ir pozitīva. 2011. gadā Latvijas eksportēto produktu klāsts uz Igauniju ir bijis ļoti dažāds. Interesanti, ka lielāko īpatsvaru lauksaimniecības produktu grupā no Latvijas ieņem zīvis, lielākoties svaigs vai atdzesēts lasis. Jāpiebilst, ka zīvju un pārstrādātu zīvju produktu eksporta vērtība pērn, salīdzinot ar 2010. gadu, ir pieaugusi vairāk nekā 1,7 reizes. Bet citādi galvenās eksporta preces uz Igauniju ir mašīnas un mehānismi, elektriskās iekārtas, ķīmiskās rūpniecības un tās saskaru nozares produkcija, transporta līdzekļi, metāli un to izstrādājumu, pārtīkas rūpniecības produktu, kā arī koksne un tās izstrādājumu. No Igaunijas uz Latviju tiek importēts galvenokārt mašīnas un mehānismi, elektriskās iekārtas, metāli un to izstrādājumu, transporta līdzekļi, pārtīkas rūpniecības produktu, kā arī minerālie produkti. Un vēl pēc statistikas datiem Igaunija ir 2. lielākā investoru valsts Latvijā.